Vai jums ir tāda sajūta, ka jūs varat gulēt tik stundas, cik vien jums stundas dota, bet tik un tā gribas gulēt? Varbūt zināt kādu cilvēku, kurš kulīdz iekāp mašīnā kā pasažieris, aizmieg un var gulēt nepārtraukti. Varbūt jūs zināt kādu, kurš atnāk uz ballīti un labprāt labāk iet gulēt vai sēž un klanās. Tātad šie cilvēki ir ārkārtīgi miegaini. Viens no neatpazītiem iemesliem miegainībai ir narkolepsija. Nebaidieties no nosaukuma, narkolepsija nav necik saistīta ar narkotikām. Narkē un lepsis no grieķu un latīņu valodas nozīmē nejūtības lēkme. Šī ir hroniska, neiroloģiska slimība, kuras rezultātā cilvēkam gribas ļoti daudz gulēt. Viņš var gulēt 12, 14, 18 stundas un joprojām jūtas ļoti miegains, joprojām varētu labprāt gulēt vēl un vēl un vēl. Tātad padomājiet, kā cilvēks parastais justos tad, ja viņš nav gulējis 2 diennaktis. Tā parasti arī jūtas cilvēks, kuram ir narkolepsija. Lai gan šī ir retā slimība, tā tad nav sastopama kuram katram, tik un tā pārskaitot Latvijas cilvēkus, Latvijā varētu būt līdz 3000 cilvēku, kuriem ir narkolepsija vai narkolepsija līdzīgas slimības. Narkolepsija rodas tādēļ, ka smadzenēs pietrūkst hormona, kas katram cilvēkam palīdz palikt nomodā. Tad narkolepsijas pirmais simptoms būs spēcīga miegainība. Man ir bijuši arī pacienti, kuri iemieg ejot pāri ielai pie zaļā luksfora, bet nevienmēr būs tā, ka tiešām šī miegainība būs tik spēcīga. Iespējams, ka dažkārt cilvēks var tīri labi tam pretoties. Bet iedomājieties, ja sajūta ir tāda, it kā tu nebūtu gulējis 2 diennaktis, nav laba dzīves kvalitāte. Un, diemžēl, šī neatklātā un nearstātā slimība cilvēkam ietekmē ļoti smagi viņa dzīves kvalitāti. Jo sākoties pusauģu vecumā, šī narkolepsija neļauj cilvēkam mācīties, neļauj veiksmīgi studēt, kas var ļoti spēcīgi ietekmēt arī nākotnes izredzes, teiksim, dabūt vai noturēt labu un patīkamu darbu. Bieži narkolepsijai atpazīstam arī pēc citiem simptomiem. Tātad miegainība būs sastopama vienmēr. Bet narkolepsija ir raksturīgi arī 3 citi simptomi. Nevienmēr visi šie simptomi būs uzreiz vienā un tajā pašā mirklī, bet tie var attīstīties gadu laikā. Tātad pirmais simptoms ir katapleksija. Tas nozīmē, ka cilvēkam pie emocijām, īpaši pozitīvām emocijām, sāk zust muskuļu tonus. Tātad, ja jūs zināt kādu, kurš smejoties, viņam sāk krist galva vai, teiksim, noslīd seja, viņš izstās piedzēries. Tad tā ir katapleksijas pazīme. Tā var sākties, teiksim, sejā, kaklā, vēlāk, jo cilvēkam var būt grūti noturēt krūzīti vai kādu priekšmetu rokās, viņam rokas kļūst vājas tieši uz šo emociju fona. Vai arī pilnīgi sāk ļumēt ceļi un cilvēks varbūt meklē uzreiz iespēju, kur piesēst, vai arī pilnīgi nokrīt zemē. Tātad nereti šī katapleksija tiek sajaukta ar epilepsijas lēkmi un dodoties pie ārsta. Ārsts saka, jā, tā ir epilepsija un dod zāles pret epilepsiju, bet tā tad netiek atpazīts patiesais iemesls. Tātad katapleksija ir muskuļu vaimas, kas rodas pozitīvu emociju rezultātā. Nākamais simptoms ir miega paralīze. Tas nozīmē, ka cilvēkam naktī pamostoties vai iemiegot vai arī no rīta mostoties, viņš pamost un nespēja pakustēties. Viņš ir pilnīgi paralizēts. Tas rodas tādēļ, ka cilvēks vēl nav pilnvērtīgi atmodies no sapņu miega, REM miega, kurā tipiski cilvēks ir paralizēts, lai mēs nevarētu savus sapņus zāru izvest. Teiksim, sapņojot, ka mēs cīnāmies ar pūķi, lai nebūtu tā, ka mēs tagad lecam augšā gultā un sākam vicināties ar rokām vai lecam ārā pa logu. Šī iemesla dēļ mūsu smadzenes mūs paralizē sapņu miegā. Bet dažkārt gadās nepilnvērtīgi pamosties no sapņu miega un tādēļ arī šīs paralīzes saglabājas. Tas nenozīmē uzreiz, ka cilvēkam ir narkolepsija, jo šī miega paralīze var rasties jebkuram cilvēkam, jebkurā dzīves mirklī. Galvenais ir nesatraukties, elpošanas muskuļi netiek ietekmēti, cilvēks nenosmags un šī paralīze zudīs pati no sevis pēc dažām sekundēm līdz dažām minūtēm. Ja jums ir bieži šāda miega paralīze, vērsieties pie neirologa miega speciālista. Un pēdējais simptoms, kas tipisks narkolepsijai, ir halucinācijas. Un par šo cilvēkiem bieži vien nepatīk runāt, jo viņiem liekas, ka viņiem tiks diagnosticēta šizofrēnija un katrā ziņā dzīve būs norakstīta. Bet narkolepsijas gadījumā miega šīs halucinācijas var rādīties arī dienas vidū, it sevišķi tajā mirklī, kad cilvēks ir miegains. Tās var būt redzes halucinācijas, teiksim, redz, ka iespējams kāds cilvēks, iespējams redz, ka kaut kādi dzīvnieki skrien,
pa zemi, var rādīties kaut kādi apli krāsu laukumi, teiksim, it sevišķi miega paralīzes laikā, var rādīties kādas dīvainas lietas, teiksim, ka zilonis iet cauri istabai, varbūt arī dzirdes halucinācijas, teiksim, bieži vien šķiet, ka kāds tevi sauc, dzirdi sev vārdu, paskaties, tur neviena nav. Man ir bijusi pacienti, kur stāstīja, kura dzirdēja operu ārā uz ielas, viņa atvēra logu un tur nekā nav. Un retākos gadījumos varbūt arī ožas halucinācijas, tātad šķiet, ka jūti kādu smaržu. Tātad kopā, ja jūs atpazīstat sev vai kādam no saviem tuviniekiem kādu no šiem simptomiem, noteikti jāvēršas pie miega speciālista neirologa. Tātad šie ir neirologi, kas ir specializējušies tieši narkolepsijas diagnostikā. Un šīs ārsts pajautās dažādus citus iemeslus miegainībai un nosūtīs uz īpašu miega izmeklējumu, polisomnogrāfiju un multiplo miega latenču testu. Tie ir 2 dažādi miega izmeklējumi, kas ir nepieciešami, lai diagnosticētu narkolepsiju. Pirmais tests polisomnogrāfija, no latīņu grieķu valodas nozīmē polisomnogrāfija, daudz miegas pierakstīt, un šis izmeklējums notiek īpašās miega laboratorijās. Latvijā pagaidām ir 4 vietas, kur tādu veikt, tātad epilepsijas un miega medicīnas centrs Bērnu slimnīcā, otrais ir Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīcas Gaļezars, 3. vieta ir VCA neiroklinika un 4. vieta ir miega slimību centrs. Tātad 4 vietas Latvijā, kur šādu izmeklējumu var veikt. Un, ja neirologs nosūta šo izmeklējumu ar īpašiem speciāliem kodiem, iespējamo reto slimību kodiem, tad šis izmeklējums tiek sekts no valsts budžetam. Polisomnogrāfijai pirms gulētiešanas tiek pievienot dažādi sensori, tātad elektroencefalogrāfija, kas skatās smadzeņu darbību. Tiek pievienot sensori, kas pēta elpošanu, tātad caurulītes zem deguna, lai skatītos, vai cilvēkam nav kādas elpošanas problēmas, kas varētu izraisīt šo miegainību. Ap krūtīm un vēduru jostas, kas skatās, kā cilvēks elpo, tiek veikta elektrokardiogrāfija, uz pirksta ir skābekļa mērītājs, uz kājām ir arī sensori, kas skatās, vai cilvēkam nav pastiprinātas kustības miegā, kas varētu izraisīt šo miegainību, un vēl daži sensori. Ar šiem visiem sensoriem cilvēks guļ miega laboratorijā visu nakti. Un skatās, kā strādā viņa smadzenes, kā viņš elpo, kāds skābeklis, kāda sirdsdarbība. Nākamajā rītā pēc polisomnogrāfijas, kad cilvēks tiek pamodināts, viņš brīvā režīmā dzīvo pusotru stundu, un tad viņam dod iespēju pagulēt. Tiek aizvilkta aizskara, izslēgtas gaismas, māsiņa saka, tagad mēģina aizmigt. Un mēs skatāmies, vai cilvēka smadzenes viņu iemidzina, ja iemidzina cik ātri. Pēc 20 minūtēm cilvēks tiek modināts, atkal pusotru stundu dzer, ko grib, un atkal pēc tam viņam dod iespēju pagulēt. Un kopā 5 reizes cilvēkam dod iespēju pagulēt, un šo iespēju laikā mēs skatāmies, vai cilvēkam ir patoloģiski liela miegainība, vai viņš iemiega ātri, un vai mums sanāk narkolepsijas diagnostiskie kritēriji. Pašlaik pieejamās ārstēšanas narkolepsijai un narkolepsijai līdzīgām slimībām balstās uz to, lai mazinātu simptomus. Tad izrunājoties ar savu ārstējošo ārstu, neirologu miega speciālistu, kopā varēsiet nonākt pie secinājuma, kas ir vistraucējušāks. Vai tā ir miegainība, varbūt tā ir katapleksija, varbūt tās ir halucinācijas, varbūt tas ir sašķelts nakts miers. Tātad katrs simptoms katram cilvēkam var izpausties pilnīgi citādāk. Pagaidām ārstēšana balstās uz šo simptomu mazināšanu. Tātad, ņemot vērā, ka šī ir hroniska neiroloģiska slimība, tad sadarbība ar neirologu būs ilgstoša, un arī medikamenti tiek lietot ilgstoši. Labās ziņas ir tādas, ka pašlaik pētniecība jau ļoti iet uz priekšu, un tiek izstrādāt un diezgan tālu attīstībā pētniecībā ir jauns medikaments, oreksīna aizstājais, tātad oreksīns ir hormons, kas cilvēkam palīdz palikt nomodā un kas trūkst smadzenēs cilvēkiem narkolepsiju. Tad iespējams, tur mīkšķus, ka tuvākajā nākotnē būs pieejami arī medikamenti, kas ļaus cilvēkiem vienkārši lietot šo trūkstošo hormonu. Gluži kā, piemēram, cukura diabēta 1. tips, ja cilvēkam trūks insulīns, viņš savu insulīnu špricē. Ļoti ceram, ka arī narkolepsijas gadījumā drīz būs pieejami šie medikamenti, bet arī pašlaik pieejamā terapija, simptomu mazināšana var ļoti ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti.